Labdien! Labdien ceturtdienā, un šodien mūsu sarunas tēma būs par, vai ar precīzāk, teiksim, vienu no labākajām nevalstiskām organizācijām Latvijā, Patvērums droša māja. Kāpēc es arī lietošu šos vārdus viena no labākajām, jo jebkurā gadījumā tad ļoti daudz labas lietas dara šī nevalstiska organizācija, un es gribētu teikt, arī ir viena no visaktīvākajām. Un tāpēc mums viesos ir Patvērums drošas mājas valdes locekle. Pareizi pateici? Nē, nepareizi. Patvērums drošā māja. Patvērums drošā māja. Valdes, tas viena teikuma, viena burta tikai tur izlaista, nepareizi. Drošā māja, tad Sandra. Jā, es esmu vadītājs šajā organizācijā. Labdien. Labdien, jā. Varbūt vienkārši Sandra izstāst, teiksim, par jūsu organizāciju, tātad par vēsturi vispār. Kā jūs tapāt, kā jūs nonācāt līdz šai ideja vispār, kas jūs tagad esat? Nu, patiesībā, manuprāt, ikviena nevalstiska organizācija veidojās tanī brīdī un laikā, kad mēs saskatām, kad ir jārisina kaut kādas sociālas lietas, kuras mūsuprāt konkrētajā pilsētā, novadā un valstī netiek risinātas, ja pavisam netiek risinātas, vai tās tiek risinātas ļoti vāji. Un patiesībā arī mūsu organizācija tieši tāpēc arī izveidojās, kad bija uzsākts darbs ar cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, un mēs to vēlējāmies turpināt manu kolēģu, manu atbalstītāju, manu dombiedru grupā. Savukārt tēmas darbs ar imigrantiem un darbs ar bēgļiem vienkārši pats pienāca klāt, jo tanī brīdī Latvijā bija tikai 2 bēgļi. Un patiesi institūcijām īsti nebija skaidrs, ko ar šiem cilvēkiem darīt. Šī palīdzība bija tāda gana haotiska, jo neviena sistēma, ne valsts, ne pašvaldības, ne, protams, nevalstiskais sektors nebija atradis resursus un nebija apzinājis tas vajadzības, kas cilvēkiem ir nepieciešams risināt. Līdz ar to tad arī, biedrība šobrīd strādā šīm 3 mērķu grupām, attīst pakalpojumus, nestāv uz vietas, radoši pieiet dažādu problēmu, dažādu tautību cilvēku jautājumiem. Tā. Cik veci jūs esat? Dibināti mēs esam 2007. gadā. Tātad šogad mēs skaisti nosvinējam 6 gadus. Esam iekāpuši 7. gadā, tātad pirmskolas vecums mums ir cauri. Skaidrs. Labi, bet varbūt tomēr tad izstāst šajā gadījumā, teiksim, pieminēt 3 mērķu grupas, cilvēku tirdzniecību, imigrantu un bēgļi. Un šajā gadījumā tad varbūt tad izstāsti par tiem lielākajiem darbiem, kas uz doto brīdi ir paveikti, kur jūs varat likt roku uz sirdi. Jā, mēs esam to izdarījuši. Varbūt par katru no mērķu grupām. Patiesībā darbs ar cilvēku tirdzniecībā cietušām personām, tas nebija nekas jauns priekš mūsu kolēģiem, kuri jau ilgstošākais cilvēks, kas mums strādā šo tēmu, ir jau no 1998. gada, patiesi ar to strādāju no 2001. gada, tā kā var teikt, ka 11 gadu pieredze Latvijā konkrētās mērķu grupas atbalstam ir ārkārtīgi liela. Bez tam tā ir pietiekami specifiskā mērķa grupa, kurai ir ārkārtīgi daudz un specifiskas vajadzības, piemēram, atbalsts krimināla procesā. Domāju, ka viena lieta, ja runā par cilvēktiesniecību kopumā, tas ir šis atbalsts jau cietušām personām, bet manuprāt un mūsuprāt svarīgākais ir strādāt preventīvi. Tātad, lai mums būtu pēc iespējas mazāk šādu cilvēku, kas ir cietuši no cilvēku tirdzniecības, līdz ar to preventīvi tu var strādāt ar plašu sabiedrību. Ko mēs arī tiešām darām, tās ir gan speciālistu izglītošanas, ne tikai Rīga, bet arī ārpus Rīgas, dažādas preventīvas kampaņas. Viena no pēdējām ir šis informatīvais traileris, kas veselu mēnesi brauc pa 8 Latvijas pilsētām, informējot gan jauniešus, gan pašvaldību darbiniekus par šo problēmu. Kas bija ļoti interesanti, ka pašvaldību darbinieki nemaz nezināja, ka viņi ir pašvaldību darbinieki.
uz aicinājumu, teiksim, seminārā piedalīties pašvaldību darbiniekus, kas mums Rīgā esot, ir, manuprāt, bija ļoti tāds vienkāršs termins pašvaldību darbinieki. Tad izrādījās, ka aizbraucot uz vietas, pat sociālā dienesta darbinieki neuzskata, ka viņi ir pašvaldību darbinieki, kur jau caur asarām. Nu jā, bet es domāju, ka šis projekts ieguva tādu interesantu rezonanci, tas, ka viņš bija gan tāds inovatīvs, jo trēlers bija aprīkots ar reāli piespiedu darba vietu, tad cilvēki varēja šī trēlerī iekāpt, varēja paskatīties šo ekspozīciju, varēja redzēt video materiālu. Un pārdomas, protams, varēja ierakstīt mūsu pārdomu grāmatā. Nu, tur ir ļoti daudz un dažādas, un var redzēt, ka cilvēki pat nav aizdomājušies, ka ik viens mēs varam kļūt par šo te riska grupu. Tas būtu par... Tas būtu pirmo grupu, tad vienkārši šajā gadījumā galvenais, ko tu patreiz vienkārši varbūt uzskati par padarīt to darbu, ka, es pareizi tev sapratu, kad pirmkārt tu esi palīdzējis sakārtot no vienas puses sistēmu, kā tomēr valstī varbūt neeksistē no 2009. gada. Un otrs šajā gadījumā, teiksim, darbs, ko tu šajā brīdī kā savu prioritāti esi nostādījis, tas ir darbs preventīvi, ja? Un sevišķi izceļot šajā gadījumā pēdējo tavu projektu, ja? Traileri vienkārši, kurš mēnesis šajā gadījumā tad ir braukājis pa Latviju. Jā, es negribu precizēt. Varbūt vienkārši jā, tieši tā, es pareizi sapratu. Darbs ar cilvēku tirzniecības upuriem ir no 2007. gada, kopš mūsu biedrības dibināšanas, un mēs neesam pārtraukuši palīdzību nodrošināt nevienu dienu. Un to mēs turpināsim nākamajā gadā. Līdz ar to visi šie 7 gadi ir nepārtraukts darbs ar šo te tematiku. Ko tas dod pozitīvu, teiksim, cilvēkiem, kam ir šāda problēma radusies vai teiksim, ir nepieciešama kāda informācija, cilvēki atpazīst organizāciju, kas nepārtraukti dara vienu un to pašu darbu. Un tas īstenībā ir, manuprāt, vispozitīvākais gan no preventīvās puses skatoties, gan no atbalsts upuriem, gan speciālistu izglītošanā. Tā kā, ko mēs vienmēr nevalstiskā sektorā, par ko uztraucamies, kad ir šī projektu sistēma. Ja, kad tas projekts uzsākās, tad viņš pārtraukts tiek, un tad ir atkal kaut kāds laika periods, kuru ietvaros nekas nenotiek. Tad jāsaka, ka cilvēku tirzniecības tematikā šis te palīdzības atbalsta process ir bijis nepārtraukts 7. gadu jau. Jā. Skaidrs. Labi, tad imigranti. Nākošā mēģina. Kas ir izdarīts šajā jomā? Ar imigrantiem ir ļoti interesanti, tāpēc par imigrantiem mēs šobrīd saucam ļoti dažādas mērķu grupas. Un laikam es atļaušos šobrīd tos sadalīt divās daļās, jo viena no šīm mērķu grupām tātad ir bēgļi un personas ar alternatīvo statusu un patvērumu meklētāji. Un otra grupa ir cilvēki, kuri dažādi citādāku iemeslu dēļ ierodās Latvijā. Piemēram, veidojot ģimeni, iegūstot izglītību vai atrodot šeit pastāvīgu darbu. Un tā ir pavisam cita mērķa grupa. Par imigrantiem projekta ietvaros, protams, sauc šos trešo valstu piederīgos, un tomēr arī Eiropas Savienības pilsoņi, kuri brauc uz Latviju, ir tieši ar tādām pašām vajadzībām kā trešo valstu piederīgi, piemēram, valodas apmācībā. Bet, ja mēs runājam un atgriežamies pie tēmas bēgļi un patvērumu meklētāji, tad, kas ir sabiedrībā? Sabiedrībā patiesībā neviens nezina, kas tās par mērķu grupām. Ir daudz dzirdēts, kas notiek Itālijā, Lampedūzas salā, ir dzirdēts, ka ļoti daudz cilvēki iet bojā, bēgot no savām valstīm. Bet jautājums, kāpēc viņi ierodās šeit Latvijā? Kas tad te ir tāds tik uzrunājošs, kāpēc viņi atbrauc un tad ir neapmierināti? Tas visvienkāršākais skaidrojums, protams, tādā brīdī, kad cilvēkam draud briesmas, valstī ir karš, vai, teiksim, cilvēks ir citas reliģijas pārstāvis, vai savukārt viņas sociālais status ir tāds, kas ir apdraudošs
viņa dzīvībai vai viņa ģimenes dzīvībai. Cilvēks pieņem lēmumu doties no savas valsts projām. Tas bieži vien ir gana steigā. Mēs nevaram paņemt visu savu māju līdzi, mēs paņemam tikai to, kas ir dārgākais. Un mēģinām atrast ceļus, kā nokļūt drošā valstī. Ko es ar šo visu gribu teikt? Ir cilvēki, kuri meklē patvērumu, kā primāro uzskata drošu valsti. Neatkarīgi no tā, ka tiešām ļoti daudz vēlās nokļūt Skandināvijā un, teiksim, kartē tādu Latviju, diezin vai viņi ir pat meklējuši, bet, darbojoties cilvēku kontrabandistiem, darbojoties jau iemītām taciņām, jā, arī Latvija ir tā valsts, uz kuriem tad šādi cilvēki nokļūst. Un tādā brīdī, kad viņi pieiet pie robežas, tad viņus sauc par patvērumu meklētājiem, jo viņi tad iesniedz šo te patvērumu pieteikumu. Un valsts izvērtē kādu brīdi, pusgadu, 8 mēnešus, tad cik ir nepieciešams, jo situācija tiek ļoti rūpīgi izvērtēta. Un tādā brīdī, kad tiešām ir pierādījumi, kad cilvēku atgriešana valstī nebūs droša priekš viņa un viņa ģimenes vai bērniem, cilvēkam tiek piešķirti 2 veidu statusi, un tas ir bēgļa status un persona ar alternatīvu. Viņiem ir atšķirīgs sociālais nodrošinājums, bet tas patiesībā nav nevalstiskās organizācijas pamats pakalpojumu nodrošināšanai. Brīdī, kad tas status ir, šie cilvēki meklē vairāk pat sociālu atbalstu komunikatīvajās lietās vai atbalstu sistēmas izpratnē. Piemēram, kā iekārtot bērnu skolā? Kura būs skola? Vai skola būs gatava, teiksim, uzņemt šādu bērnu? Jo mēs, teiksim, ar tām mērķu grupām, ar kurām mēs strādājam, iedomājieties, ir cilvēki, kas iebraukuši no Afganistānas, Sīrijas, jūs zināt, ka tur notiek šobrīd kara darbība. Tad šie cilvēki ļoti bieži nerunā ne angļu, ne krievu valodā, kas ir vienas no starpnieku valodām šeit Latvijā. Tad tas ir liels izaicinājums ikvienai skolai. Pat esot Rīgas domas pasākumā Rīga Dimd, šī tematika ļoti daudz tika izrunāta un plaši izrunāta, un jāsaka tā, ka ir ļoti patīkami dzirdēt, ka Rīgas doma jau ir sākusi risināt šo jautājumu par atbilstiešu latviešu valodas iegūšanai, piešķirot novembra sākumā apmēram 50 bērniem, šādiem iebraucēju bērniem, tā skaitā arī bēgļiem un alternatīvo statusu iegūšajiem. 2 stundas nedēļā papildus latviešu valodā, kas ir patiešām ļoti vērtīgi un nopietnas ieguldījums. Ja mēs runājam par šo mērķu grupu, viņa ir ārkārtīgi specifiska, jo ir, iedomājieties, kad cilvēkiem, kuri ir patriarchālā sabiedrība audzināti, viņiem ir ļoti grūti pieņemt, ka sievietes Latvijā un sociālajā sfērā tiešām daudz vairāk strādā sievietes, ir tās, kuras sniedz palīdzīgu roku. Arī mani kā vadītāju šai mērķa grupai bija ārkārtīgi grūti uzņemt vairākus gadus, un tikai tādā brīdī, kad viņi saprata, ka biedrība ir tā, kurā vienīgā šobrīd praktiski strādā ar bēgļiem un alternatīvo statusu iegūšajiem, tikai tad viņi nolaidās no tās savas kultūras principiem un mēģināja saprast un mēģināja pieņemt, gan es pieņemu to, ka Latvijā atbalstošā sistēma balstās arī uz sievietēm kā profesionāļiem. Tā, manuprāt, liela problēma ir tā, ka ne sabiedrībā, ne tā skaitā arī ministrijā neizprot šīs grupas specifiskās lietas. Piemēram, ja mēs runājam par šo mērķu grupu iesaisti darba tirgū. Pilnīgi vienkārši iedomājieties, ka cilvēks gribētu strādāt, bet viņam nav šīs starpnieku valodas. Mūsu sistēma saka tā, ka cilvēkam ir jāreģistrējas nodarbinātības valsts aģentūrā. Tādā pašā laikā neviens īsti no aģentūras darbiniekiem nesaprot, par ko viņš runā, ko viņš grib pateikt, kādu darbu viņš var veikt, jo nointervēt viņu nav iespējams.
viņu fiziski ieliek statusā bezdarbnieks, bet nevienu pakalpojumu nevar viņam piedāvāt. Nu, kāda tad jēga ir šai sistēmai, ja caur šo sistēmu izkrīt milzīga grupa? Šobrīd palīdzību mūsu biedrībā saņem apmēram 90 cilvēki. Tā skaitā, protams, arī bērni. Ja, līdz ar to ir pietiekami liels īpašas grupas cipars, ja, kas vienkārši izslīd ārā tieši tāpēc, ka valsts nevar piedāvāt atbalstu. Un kāda varētu būt cilvēka motivācija to savu izglītību attīstīt, ja viņš redz, ka institūcijai, kurai reāli būtu jāatbild par nodarbinātību, neko viņai nevar piedāvāt. Un mums ir arī bijuši ļoti daudz pārunas ar iekšlietu ministriju, kā vadošo ministriju, kurā tātad īsteno, finansē fondu ietvaros Eiropas bēgļu fondu. Un ir pilnīgi skaidrs, ka sēžot ministrijas krēslā, nav iespējams saprast, kāpēc cilvēkus ir tik ļoti grūti nomotivēt mainīt savu situāciju. Atbilde ir pavisam vienkārši. Ik viens, kas ir iebraucis Latvijā, viņš ir dzirdējis, ka kaut kur Skandināvijā, tur Zviedrijā, Dānijā ir ļoti laba atbalsta sistēma. Gan materiāli, gan palīdzoši, gan mājokļu piemeklēšana, gan atbalsts finansiāli nosegt šādu mājokli. Izrādās, ka Latvijā tā diemžēl nav. Un cilvēki bieži vien domā, ka viņiem šeit Latvijā nav vajadzīga palikt. Viņi mēģina turpināt savu ceļu uz labāk attīstītām valstīm, kur viņi uzskata, ka varētu šīs atbalsts būt daudz pamatīgāks. Diemžēl ir dažādi Eiropas dokumenti, kuri saka, ka tev ir jāatgriežas tādā valstī, ko tu esi ienācis Eiropas Savienībā. Un atgriežoties Latvijā ir tāda milzīga vilšanās, un bieži vien patiešām ir depresija cilvēkiem, ja viņi neredz tās savas situācijas atrisināšanu. Pēc tam citās valstīs ir arī kopienas, kurās viņi varētu iekļauties, pat nemācoties varbūt tās valsts valodu, bet ir šis tās komūnas atbalsts. Vismaz badā nebūsim, resursus piemeklēs kāds, kas jau tur ir ilgstošāk dzīvojis. Šeit šo kopienu ir ļoti maz un viņas ļoti nelielas. Līdz ar to cilvēkam ir pašam jācīnās par savu vietu šeit Latvijā, pašam jāpierāda, ka islāmticīgie nevienmēr ir teroristi, un ir jāsaskarās ar ārkārtīgi daudziem stereotipiem no pašvaldību, valsts institūciju puses, no tādām struktūrām kā banka, veselības aprūpe, jo ikvienā vietā, protams, tiek prasīti pierādījumi par konkrētu finanšu līdzekļu esamību, kur, protams, ņemot vērā, ka ir 9 vai 12 mēneši, ka tiek šis valsts pabalsts sekts, pēc tam to ienākumu nav. Ja tu nestrādā, tad tas ir tā kā par īņķi. Tu esi sociālā dienesta klients un neapšaubāmi iekļaujoties mūsu sociālajā struktūrā, sociālās palīdzības sistēmā. Arī mūsu cilvēki ļoti labi uzsēžās, teiksim tā, uz šo sistēmu, un viņi izmanto nelietderīgi. Tas pats ir arī ar šo mērķu grupu. Es negribu teikt, ka tā mērķu grupai kopumā ir tikai labas īpašības. Absolūti nē. Mūsu praksa jau no 2008. gada, mēs redzam, ka ir cilvēki, kas vēlās šo situāciju mainīt, bet ir cilvēki, kas vēlās izmantot šo savu situāciju. Tas nozīmē, ka kļūt par upuri mūžos. Un tā ir ļoti slikta tendence. Tātad ir patiesībā ikvienam sociālajam klientam būtu jāveido tas push-efekts, un viņam būtu pašam jābūt spējīgam nostāties uz savām kājām un risināt savas problēmas. Tu pieminēji to, ka jūs strādājat ar 90 šīs mērķu grupas cilvēkiem. Ko tad jūs viņiem palīdzat? Jā, es arī minēju, ka tā ir, protams, šis sociālais atbalsts, bet vairāk mēs tomēr domājam par tādām ilgspēlējošām lietām, kas saucās latviešu valodas apmācības. Tās arī ir diezgan ilgstošas bijušas, bet vairāk projektu ietvaros, bet cilvēki nav īsti saskatījuši šo te motivāciju atkal apgūt valodu, jo, ja viņu plāns ir, piemēram, doties uz Skandināvijas valstīm, tad drīzāk man būtu vajadzīgs mācīties angļu valodu.
Un tas ir pilnīgi skaidrs, ka mēs tādu pakalpojumu nenodrošināsim, jo mums ir svarīgi, lai viņš šeit Latvijā spētu tās savas problēmas risināt, nevis dot viņam papildus resursus, lai viņš varētu labi justies kaut kur citur. Tas gan neatiecās uz nodarbinātību, jo, ja tev ir kāda profesija, to tu vari darīt gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas, un ir mums tāds projekts. Problēma ir tā, kad šiem cilvēkiem ir ļoti grūti piemeklēt darbu. Mums šobrīd divas firmas, kuras patiešām ir uzsākušas šo cilvēku izglītošanu, pietiekoši individuāli, jo tieši valodas nezināšanas dēļ tur ir vajadzīgs ļoti individuāls pieejams, un paldies šiem firmām, tā ir firma Dija un Buts, kas šobrīd ir uzsākuši, teiksim, tieši apmācību. Bet problēma ir arī tā, ka šiem puišiem un sievietēm, meitenēm nav iespējams iedot mācīties tādus ļoti profesionālus darbus. Līdz ar to ir tie darbi ir, negribētu teikt zemē atalgots, jo vienmēr ir iespēja izaugt, ja? Bet tomēr tie ir vienkāršo profesiju tāda standarta. Piemēram, tas ir frizieris, tā ir istabene, tie ir celtnieki, piemēram, trapmetēji, tie ir floristi. Ja, tad sieviete, kura vispār jau vairākus gadus ir Latvijā, bet runā tikai un vienīgi afgāņu savos dialektos, bez tam viņa ir bez izglītības, tad viņa vispār ir analfabēts un viņa neprot rakstīt, tad viņai ir jāiedod tādas prasmes, ar kurām, šobrīd viņa mācās floristu, ar kurām viņa varētu kaut ko sev radīt. Savukārt ministrijas pārstāvi bieži vien ir neizpratnē par to, kāpēc tādas profesijas, kāpēc to nevar mācīt kaut ko vairāk. Un manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, kāpēc nevar mācīt, jo tādā brīdī, kad tu strādā ar to mērķi grupu, tu redzi, ka viņiem vairāk nevar pacelt. Jā? Tu nevari skriet uz priekšu tam, kam klients nav gatavs. Tas ir sociālo lietu, sociālo problēmu pamat postulāts. Tu nevari iedot viņam vairāk, jo tās ir tikai tavas ekspektācijas, nevis tā klienta domas. Līdz ar to ir tāda neizpratne, kāpēc, piemēram, esošais profesiju klasifikators, kurš saka, kas ir jāmāk telpu uzkopšanas speciālistam vai teiksim, šeit istabenei, tad tieši ir speciālisti, kuri apmāca, dabū izglītot mūsu ministrijas pārstāvis, lai ministrija pārstāvis saprastu, ka šeit ir konkrēti standarti. Tu savu māju vari tīrīt arī bez standartiem, ja? Bet ja tu strādā kādā institūcijā, kas veic šo pakalpojumu, tu nevari strādāt kaut kā. Līdz ar to arī šāds iegūts certifikāts varētu būt izmantojums gan šeit Latvijā, gan, piemēram, ja cilvēks dodas kaut kur ārpusē. Tu pieminēji to, ka attiecībā par bēgļiem, tad jūs esat realizējuši vai realizējat vairākus projektus. Ja? Varbūt izstāst detalizētāk, kas tie par projektiem ir vispār un ko jūs darījuši šajos projektos tieši? Jā, tas gan ir jautājums. Man liekas, mēs mēģinām pirmkārt pielāgoties tām prasībām, ko mūsu iekšlietu ministrija uzskata par izsāmām. Jā, tas ir labs jautājums. Šis jautājums vienmēr man ir darījis ļoti tādu nemierīgu, tieši tā. Kādreiz nemierīgi? Jā, jo redz, problēma ir tā, ka sēžot mazliet attālināt no klientiem, tu nekad nevar zināt, kādas ir klientu vajadzības. Un līdz ar to tas mans ieteikums un vienmēr bijis arī mana atvērtība tam, lai rakstot kādas programmas konkrētām mērķu grupām, būtu vismaz diskusijas ar šīm organizācijām, kas veik šos pakalpojumus. Līdz ar to nereti projektu programmas ir tāds tā kā pievilkts no gaisa mazlietiņa un tāds, kas varētu būt interesants, piemēram, ārvalstu konkrētai mērķu grupai, bet nesošai šeit Latvijā. Diemžēl ir tā, kā ir. Es domāju, ka mūsu ministrija pārstāvja tāpat, kā viens sabiedrības loceklis ir par šo tematu jāizglīto, mēs to cenšamies darīt. Nevienmēr mums tā ļoti pozitīvi izdodas. Un līdz ar to, arī finansējums ir jāsaka tā, ka arī finansējums
šai mērķa grupai nav ļoti tāds dāsns. Un vēl viena lieta ir tā, ka, ja mēs, piemēram, runājam par daudzām citām mērķa grupām, nu, piemēram, bērni ar invaliditāti vai, piemēram, dzīvnieki, kas dzīvo patversmēs, es negribu te salīdzināt, bet mūsu sabiedrībā pret šādām lietām ir daudz atvērtāka. Līdz ar to, ja tie ir kādi ziedojumi vai tā ir kāda publiskā, nu, nezinu, problēma, cilvēki ir ļoti atvērti. Ja, piemēram, mēs runātu, noziedojiet kādai bēgļu ģimenei, jo, piemēram, tur viņiem nav kur dzīvot, es ganrīz varētu tā pārliecīgi teikt, mūsu sabiedrība pateiktu, lai viņi brauc prom. Lai viņi brauc prom, jo, ja viņiem šeit nav labi, kāpēc Latvijas valstī par to jārūpējas. Nu, Latvijas valsts ir tāda pat Eiropas valsts, ka viena cita valsts ir uzņēmusies daudz un dažādus pievienoties daudz dažādiem dokumentiem, līdz ar to viņai ir saistoši dažādi noteikumi, direktīvas un pārējie normatīvi akti, tā skaitā arī Eiropas kontekstā. Un līdz ar to tā nevar būt tāda viena maza valsts saliņā, uz kuras nekas cits nenotiek. Un atkal atgriežoties pie mērķa grupas, mēs, protams, mēģinām viņiem nodrošināt to, ko šobrīd ne valsts, ne pašvaldības nevar nodrošināt. Un tā patiešām ir iespēja meklēt šo darbu, tā ir medicīniskās aprūpes, apmaksa. Tie, protams, nav nekādi milzīgi tur ienākumi un teiksim, tas tiek ļoti izvērtēts, kas ir nepieciešams, jo, protams, kā vienmēr primāri, protams, ir šie cilvēki ar īpašām vajadzībām vai savukārt cilvēki, kur ir cietuši no vardarbības, piemēram, nokļūstot valstī un, protams, arī nepavadītie bērni, kas ir īpašs termins un īpaša grupa, ja runā par bēgļiem patvērumu meklētājiem. Tāda gan Latvijā nav īpaši daudz, bet tāda ir. Un skaidrs ir tas, ka vislielākais atbalsts ir vajadzīgs tieši dokumentu sakārtošanā. Kaut vai, piemēram, ejot uz banku vai teiksim, pagarinot termiņu uzturēšanās atļaujas, jo te ir atkal tas valodas tā barjera, tad nevar jau cilvēks izteikties, ko viņam īsti vajag. Un droši vien mājās šobrīd ir cilvēks, kas pārzina viņu valodas, līdz ar to šī komunikācija notiek daudz vienkāršāk. Ir šī atbalsta persona, mēs viņu esam nosaukuši par tulku, bet cilvēks, kas var viņiem palīdzēt komunicēt gan medicīnas institūcijās. Jā, ir cilvēks, kurš māk šīs te valodas, jā. Viņš ir mums kā pastāvīgais darbinieks, līdz ar to, teiksim, tās problēmas risināšana neievelkās, tad meklējot no malas kādu papildus resursu, bet situācija tiek risināta tepat un tūlīt. Kas, manuprāt, ir labi priekš mērķa grupas, ir tas, ka vienai institūcijai viņam ir pieejami šie kompleksie pakalpojumi. Tas nozīmē, ka tiek mācīta gan valoda, gan tev, teiksim, var arī stāstīt, kā darbojas izglītības, medicīnas, veselības aprūpe, un tev ir skaidrs, pie kā tev jāiet un kā noris šis apmaksas process. Tāpat tiek piemeklēts mājoklis, tad tiek izskatītas darba iespējas, mēs sazināmies ar darba devējiem. Tātad viss plašais loks, ko mēs paši kā cilvēki varētu iedomāties, ja mēs nokļūtu kaut kādā sociālā situācijā, kāda problēma pēkšņi, nodeg māju vai vēl kaut kas, tad ir skaidrs, ka ir atbalsts no drošās mājas speciālistiem, lai risinātu šīs problēmas. Es varbūt vienkārši, mēs runājam šodien par pašlaik kā vairāk runājam par patvērumu meklētājiem, kur pēc tam kļūst par bēgļiem vai par personām ar alternatīvas status. Jā, personām alternatīvas status, jā. Varbūt vienkārši noraksturošu šo mērķu grupu, cik tad viņi liela ir vispār un kāda viņi izskatās vispār. Jo noteikti šajā brīdī, vai mēs saprotam, par ko mēs runājam. Tas ir ļoti labs jautājums, jo arī Rīgas dimta pasākumu ietvaros, kas tiešām, kur viena mērķa grupa, viena no šīm domdarbnīcām taisni bija vērsta uz jauniem braucēju un, protams, pieklusojot arī reemigrācijas procesu un šos cilvēkus. Mēs ļoti daudz par to runājām, un uz jautājumu, tad kā jums izskatās, cik daudz ir šī mērķa grupa,
tie cipari bija līdz 2000 un daudz vairāk, bet realitātē tādu cilvēku nav ne tik daudz, un viņi, protams, Latvija šobrīd neapgāž, neskatoties uz to, ka Latvija šobrīd ir gatava izskatīt patvērumu meklētāju pieteikumus, un mums ļoti profesionāli darbinieki pilsonības migrācijas lietu pārvaldē, kur šie dokumenti tiek caurskatīti un tā. Līdz ar to vidēji šobrīd tie, kas ir iegūši 1998. gads, cik tur gadi atpakaļ, ir uzsākta šī statistikas vākšana. Tie ir apmēram 150 cilvēki visā Latvijā. Tas, kas ir pašlaik aizkavējuši. Tiem, kam piešķirts legāls status, uzturēties Latvijā. Un kas skaitās saucās bēgļi un personas ar alternatīvo statusu? Es vienkārši neslēpšos, es runāju par vienu cilvēku, kurš ir strādājis tieši ar šiem patvērumu meklētājiem, un viņš man teica, ka principā kaut kur no visiem patvērumu meklētājiem kaut kādi 5–10% īstenībā dabūna šo statusu. Vai tas tā ir taisnība, vai tas tā nav taisnība, jo tas, ko mēs pašlaik atceramies, vismaz kas man nāk prātā, vienkārši kaut kādu tur, es neatceros valsti, kas stāv, teiksim, pie ministru kabineta un tur ar plakātiem lūdzu palīdziet vai tam līdzīgi, ja? Kad šis nav tomēr tas mūsu valsts princips, ka mēs esam tik stingri vienkārši, ka caur šo tas iet tiešām faktiski neviens neiziet cauri. Laikam tā, ka neiziet cauri tā, gan es negribētu piekrist. Bet 5–10% tas ir ļoti maz. Jā, bet arī vidēji ir arī citās valstīs tieši tāds pats. Vidējās proporcijas, protams, tā. Es šobrīd nerunāšu par Itāliju, kuras robeža ir ārkārtīgi šobrīd. Vai Grieķija, jā, protams. Bet, pērnējā gadā vairāk kā 355 patvērumu meklētāji bija, kas Latvijā bija vislielākais cipars šo uzskaitāmo gadu laikā. 150 no tiem bija bēgļi, tā saucamie bēgļi, patvērumu meklētāji šobrīd, laikam korektāk būs tā, no Gruzijas. Jā, tad visā Eiropā, zinot, ka situācija Gruzijā nav apdraudoša, jā, jo vienmēr ir tas viens no iemesliem, tas, kad ir patvērumu pieteikumā, tad ir uzrakstīts, kad ir šie draudi, tur ir karš, tur nemiers un tā. Tad Gruzijā piedāvā rajonus, kur tātad ir šis te miers, un piedāvā arī atbalstu un atgriešanās palīdzību un tā tālāk. Līdz ar to ir ļoti reti, ja, piemēram, tāds Gruzijas pilsonis dabūtu statusu. Ja, tad šī lielā grupa vienkārši tiek izraidīta, vai viņi šīs te procedūras laikā migrē uz citu valsti. Pat domāju, ka visvieglāk, protams, migrēt ir caur mūsu ūdeņceļiem, caur prāmi, jo nav noslēpums, ka tieši tas ceļš ir arī tas, kas ir vislētākais un visērtākais, jo pārbaude uz mūsu robežu kontroles punkta tieši šī te ostas rajonā ir pilnīgi arī nekāda. Ja? Līdz ar to sajūtot, ka viņiem šeit nekas Latvijā patvēruma piešķiršanas nebūs, cilvēki izmanto iespēju doties tālāk. Un, manuprāt, pērnējā gadā bija kaut nedaudz pār 20 cilvēkiem, kuriem no šī lielā skaita piešķīra šo te iespēju. Jā, tas ir ļoti minimāls skaits, bet tiem tātad bija pamats šo patvērumu piešķirt. Skaidrs. Bet tad jūs strādājat, teiksim, gan ar patvērumu meklētāju, vai jau tad tikai strādājat tiem, kas jau nonākuši bēgļu statusām tam līdzīgi? Sākotnēji mēs strādājam ar visām mērķu grupām, un brīdī, kad arī pilsonības migrācijas lietu pārvaldē tika piešķirts šis projekts strādāt ar patvērumu meklētājiem, mēs vienkārši sadalījām šos resursus, un tas patiesībā ir ļoti labi, jo ar patvērumu meklētājiem, patvērumu meklētāji ir iekšlietu ministrijas pakļautībā, gan atbalsts
lapa 50 dienā apmaksāja, gan šie mucenieki, kas ir zem iekšlietu ministrijas kā iestāde, ja, un tas pat ir ļoti labi, kad redzot, kas tur iekšā tā kā trūkst. Tāpat iestāde Eiropas projektu ietvaros var piedāvāt aizpildīt to, kas tā tad ir šo te patvērumu meklētāju vajadzības. Savukārt brīdī, kad patvērums ir piešķirts, visbiežāk tās ir 10 dienas, 10 dienu laikā šie mucenieki cilvēkam ir jāatstāj. Un te es vienkārši gribētu teikt, iedomājieties, kā tas ir, kad bija labi, bija silti, bija ūdens, bija iespēja šeit palikt, bija atbalstošā kompānija, kas... Vai otram prasīt, teiksim, vēlreiz patvērumu? Patvērumu, teiksim, atteikumu var pārsūdzēt. Jā, to var pārsūdzēt. Bet, kā es esmu novērājis, cilvēkiem ir tas otrreizējais šoks, ko tagad? Ko tagad darīt? Man tagad 10 dienām, nedod Dievs, ja tā ir ģimene, man vienkārši jāiet no šiem muceniekiem ārā. Un tad sākās tas mūsu darbs. Jā, ir projekti... Ko tad jūs darat īsti izstāstīt? Patiesībā tas visgrūtākais cilvēkam ir jāmeklē otra vieta, kur viņam dzīvot. Te mēs ļoti daudz saskaramies ar stereotipiem no mūsu latviešu sabiedrības, jo uz brīdi, kad, piemēram, mūsu kolēģi juristi interesējas par iespēju ārvalstniekam izīrēt kādu konkrētu īpašumu, tad, protams, atbildes ir ļoti pozitīvas, jo mūsu latviešu tautieši iedomājas, ka, ja tas ir ārvalstnieks, tad viņam noteikti ir ļoti daudz naudas, un šī izīrētā platība nesīs peļņu. Savukārt brīdī, kad uz dzīvokļa apskatīšanu aiziet šāds te cilvēks, kas ir citas ādas krāsas, kas nerunā nevienā no valodām, ko latvietis saprot, pirmais teiciens ir tas, ka dzīvoklis jau ir izdots. Atvainojiet, dzīvoklis ir izdots tikko izdevām, jā. Paldies, ka interesējāties, varbūt kādreiz dzīvē. Un tad viss šis te process atkal ir jāsāk no jauna, jo piemeklēt dzīvokli, ir ārkārtīgi sarežģīti. Vai gan mūsu īpašumu ir ļoti daudz, kur varētu izmetināt cilvēkus. Jā, tas tā ir tā vislielākā, manuprāt, problēma. Tad viss, protams, sākās ar pasēm, ar banku kontiem, kur jāpārskaita šie te pabalsti, kas nāk no valsts 9 vai 12 mēnešus atkarībā no šī statusa. Tad sākās process, ko es saucu par sociālo reintegrāciju, jo tava tā nauda jau ļoti ātri iziet. Bez tam viņi patiešām neprot šo naudu tērēt. Un, ja mums, piemēram, ir kā šiem cilvēkiem 180 lapu mēnesī, tad iztērējot vienā dienā pusi no viņu ienākumiem, ja, piemēram, sedzot īpašumā īres maksu apmēram vidēji Rīgā šobrīd 120–150, tad jūs varat padomāt, cik tas apmēram paliek kabatā. Un kabatā paliek īres izdevumi uz mēnesi. Ja? Līdz ar to tiem, kas jau dzīvo ilgstošāk Latvijā, mēs šobrīd vērojam tādu tendenci, cilvēki pat ir gatavi iet uz malkas apkuri. Un šeit ir atkal no kultūra atšķirībām. Liela daļa šie cilvēki dzīvo siltajās zemēs, tā nosacīti, ja? Kur patiesībā varbūt tāda salmu kurināšana varbūt ir vienīgais, kā tiek iegūts šis siltums. Savukārt vārds malka, apkurināmais, ogles vai vēl kaut ko, viņam vispār neko neizsaka. Ja? Un, protams, viņi pirmo reizi mūžā redz, kas ir krāsnes un ko viņu darīt. Šīs ir tādas pavisam ļoti praktiskas lietas, kas ir jāapmāca, un šobrīd cilvēki izvēlās, jo beidzot saprot, ka viņi nevar atļauties tādu labiekārtotu dzīvokli par tiem ienākumiem, kas viņiem ir. Jā, tu mums prasa vienkārši varbūt vēl detalizētāk, kādas aktivitātes notikušas pēdējā laikā. Šobrīd mums ir tikai un vienīgi 2 projekti. Jā. Viens ir par šo nodarbinātību, tātad 9 cilvēkiem no visas lielās grupas ir piedāvāta iespēja apgūt dažādas profesijas, es jau minēju kādas.
Un vēl viens ļoti maziņš projektiņš, mēs viņu esam nosaukuši par mājokli. Tas ir tiem cilvēkiem, kuriem jau ir sen beidzies šis te valsts garantētais atbalsts. Jo, protams, tā pirmā doma jau ir, ka 180 lati ir domāti tieši mājokļu apmaksāšanai. Tas ir viens no. Bet, ja tev vēl ir mazi bērni un tu nevari, teiksim, arī iesaistīties kādā darba procesā, ja, tad, protams, to visu tā nauda aiziet tieši mājokļu apmaksai. Un brīdī, kad šie pabalsti beidzās, tad tā ir tā mērķa grupa, kurai mēs varam nodrošināt atbalstu. Tur ir gan viens vēl ierobežojošs moments, ka tikai tiem mēs palīdzam, kā minēti ilgadīgi bērni. Tā ir ārkārtīgi šaura mērķa grupa, un te ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir iekšlietu ministrijas projekta daļas kļūda, par ko mēs jau norādījām projektu rakstot, kad piemēram, tādi paši nepavadīti bērni, kuri mācās skolā, nemaksāt viņiem īres maksu, tas patiesībā ir noziegums. Tas būtu tā, kā mums kāds 15-gadīgs bērns gribētu iegūt izglītību, viņam sakam, nemīlīt, ej pastrādā, jā, ej strādā un mācies, ja tu gribi. Ja? Tad ir jautājums, kas, piemēram, nepavadītiem, nepilngadīgiem prioritārs. Ja? Un šai grupā mēs nevaram palīdzēt, diemžēl, šajā projektā. Gaidām projektus, kas stiprināt. Varbūt tad izstāst vēl par pāriem projektiem, kas pašlaik jums ir aktuāli, kurus jūs pašlaik realizējat. Es saprotu, ka es dzirdēju tādas baumas, kad ir NVO atbalsta, teiksim, programma saņem naudu, vēl pārējās lietas, tā kā varbūt vienkārši izstāst. Vēl kas pašlaik ir aktuāls, ko jūs pašlaik realizējat? Jā, pēdējā gada laikā liels uzsvars, protams, bija šīm imigrantu grupām. Un mazliet novārtā finansējuma piesaiste bija izpalikusi tieši, ja mēs runājam par cilvēktiesniecības novēršanu. Pateicoties Norvēģi instrumentam, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds, mums izdevās uzsākt šo te nevalstisku organizāciju atbalsta programmu, kas ir tiešām vērsta tīri uz šo cilvēktiesniecības tematu. Tā kā mēs šobrīd realizējam, kaut kas nākotnē, neviens jau tā nezinu, bet plānot sākt, protams, ka tā programma ilg savu 2 gadus, līdz ar to tā ir iespēja sekt tos izdevumus, kurus nevalstiskam sektoram ir jāsec, un kas ir ļoti svarīgi, bet bieži vien nevalstiskais sektors īsti neatrod līdzekļus, kā to visu nosekt. Tā kā tas priekš attīstības ir ļoti vērtīgs resurss. Skaidrs. Parunāsim tagad par nākotni. Parunāsim par nākotni. Es gribētu pirmkārtām varbūt nedaudz pasapņosim, varbūt kopā ar tevi. Man izstāst, kā tu redzi, teiksim, drošu māju pēc 5 gadiem? Ņemot vērā, ka drošā mājā strādā ļoti radoši cilvēki, uz kuriem es droši varu paļauties, es domāju, ka pirmais būs tas, kad kolektīvs attīstīsies tajos pašos virzienos pamatā, kā viņš to ir darījis. Izmantojot radošas metodas, piesaistot savus jauniešus, jo 4. tas virziens, mums, protams, ir darbs ar brīvprātīgajiem, kas mums ir, manuprāt, viskolosālākie jaunieši pasaulē. Līdz ar to es domāju, ka šīs inovācijas nāks augaļām arī mūsu organizācijā. Svarīgi tikai, lai ik viens, kas strādātu organizācijā, sadzirdētu to jauno. Jo nav jau noslēpums, kad ir organizācijas, kuras grib darīt tikai to, ko viņas zina, ka viņas droši dara. Bet tā nākotne, par ko tu zīmē, tas ir tas mazais risks. Jā. Un, manuprāt, ir jāriskē, lai pieņemtu kaut ko jaunu, lai eksperimentētu, vai tas ir tavs, vai tas tā kā nav tavs. Un šeit es vairāk domāju par topikiem, kas tagad šobrīd aktuāli ir šī sociāla uzņēmējdarbība, protams, un visas jaunās programmas ir jāsaka vecās, kuras beidzās, un jaunās, kuras pat tās paceļ galvu, un mēs redzam kaut kādas aprises, kas tā kā būtu paceļams. Ko man ļoti negribētos, un es domāju, ka tas diez vai tā notiks, ir pieturēties pie misijas. Jo ļoti bieži nevalstiskais sektors redz, kad ir kāds finansējums,
Un viņi tā kā savu darbību pakļauj konkrētam finansējumam. To neesam darījuši nekad, un ļoti ceru, ka tā tas nebūs jādara, lai, teiksim, izdzīvot vai īstenot kaut kādas tās savas pamata aktivitātes, bet, laiks rādīs. Un vēl viena lieta ir ļoti svarīga, ja, piemēram, ir kaut kas organizācija tā kā nerulē, neiet uz priekšu, ja, kad bez sāpēm no tā atteikties. Jo, kā tur bija to raini, kas tur pastāvēs, kas tur mainīsies, ja? Es domāju, ka strateģiskā plānošanā tā ir iespēja izskatīt to, kas rada vai par lieku daudz ieguldījumu, vai savukārt neatrodas resursi, kam tā mērķa grupa vai kāds pasākums būtu mīļš, ja? Tad es domāju, ka no tā ir vienkārši tā, jāsaka paldies par to periodu, kur tā aktivitāte ir bijusi vērtīga un laba. Tas pats arī attiecībā uz sadarbību ar dažādām institūcijām ir bijis laika periods, kur tas viss ir noritējis ļoti veiksmīgi. Un ir brīdis, kad, tad tu vairs neredzi, kad kaut kas tāds darbotos, vai, teiksim, sadarbība ar kādām institūcijām ir izsmēlusi šo savu attīstību. Svarīgi neapstāties, ja gribās kaut kā. Mēs esam pasapņojuši tagad par to, kā attīstīsies pēc 5 gadiem. Un tagad, protams, es gribētu dzirdēt tos mazos darbiņus, ja, ko es paredzējis tuvākajā laikā, teiksim, darīt, lai pie šī mērķa nonāktu. Jā, tev šodien tad labi jautājumi, jo, manuprāt, ir tik daudz šobrīd ieguldīts un projektu iesniegšanā, tātad šie projekti tiek izvērtēti, līdz ar to mēs noteikti gaidām, kad mēs varēsim šos projektus īstenot. Liela cerība jau, protams, ir, ka tas varētu īstenoties jau tuvākajā mēnesī decembrī. Kā mēs zinām, tad viss ir atkarīgs no vērtētājiem, viņu spējas operatīvi reaģēt uz iesniegtajiem precizējumiem, bet tas īsti tā kā nav atkarīgs no mums. Jā. Bet es tikai saprotu to, ka ikvienam finansu administrētājam arī ir ļoti svarīgi, lai šie rezultāti būtu gan kvalitatīvi, gan ilgtspēlējoši. Un man vienmēr ir ieteikums, un tad skatās visas tās programmas, kurās mēs iesniedzam. Tās programmās lielākā daļa jau ir ar atpakaļejošu datumu. Tas saucās, mēs realizējam kādu gada programmu, kurai jau bija jāsāk realizēties labu laiku atpakaļ. Tas, diemžēl, saīsina gan šo te rezultātu ilgtspēju kā tādu, gan arī pieļauju, kad arī cilvēki tiek, es te domāju par mērķi grupu. Mērķi grupa tiek mazliet par daudz tracināta, jo tas ir kaut kādi 6 mēneši, kad tiek īstenotas aktivitātes tā vietā, lai to darītu pusotru gadu. Tas, protams, būtu daudz mierīgāks process gan priekš projektu realizētājiem, gan priekš cilvēkiem, kas saņem šo atbalstu no projekta. Tā kā es ceru, kad mūsu kolēģi ministrija... Sīkie darbi, tad tu gaidi rezultātus. Es domāju, ka tas nav sīks darbi. Es domāju, ka tas ir darbs, uz ko mēs jau esam noskaņojušies šo te projektu rakstot, protams, jā. Skaidrs. Un varbūt 2 jautājumu bloki, jo laiks mums sarunā iet uz beigām jau. Tu pieminēji tad 4. virzienu, teiksim, darbs ar brīvprātīgi. Un tas, kas man vienmēr ir pārsteidz, tad ejot uz tavu biroju, tur vienmēr ir kolhos. Ja? Šausmīgi daudz cilvēku, es nesaprotu, ko viņi tur dara, kā viņi tur atnāja. Kas tas pašlaik ir, tas ir kaut kāds romantisms vispār. Ar ko tu viņus paņem vispār izstāst šo te noslēgumu? Piedod no kolhos. Es pat nevaru pateikt, ar ko var paņemt, bet es domāju, ka ikvienu jaunieti var paņemt ar deksmi un ar vēlmi viņos iesēt viņu nozīmību šajā procesā. Un es domāju, ka tas nav tikai jauniešos, bet tas ir arī mums ikvienā sadarbības partnerī, vai es tikpat labi varu paprasīt tev, kāpēc es sadarbos. Tagad es tev Jā, bet tad, kad tu redzi, ka tavs rezultāts vai tava ideja tiek atbalstīta, tad, kad tu redzi, ka ne tikai tiek atbalstīts, bet kad
pamatā darbinieki ir gatavi dalīties savās esošajās zināšanās. Man liekas, ka tas dod jaunietim tādu tā kā stabilitāti mazlietiņu. Un kas man ļoti patika, tad tādā brīdī, kad mums bija šis traileris, jo arī tad mēs, protams, uzrunājam jauniešus atbraukt līdzi un stāstīt par šo cilvēku tirzniecību. Un uz manu jautājumu, kāpēc tu te esi? Viens no puišiem ļoti vienkārši pateica, man apnika sēdēt pie datora. Un uz pirmo reizi, kad viņš bija atnācis, viņš bija tā, kad tu saki, ja kalpos šaustīja acis, skatos, tur kaut kas notiek, tanīs turī. Un es sapratu, ka man ir ko darīt. Un, nu, laikam kaut kur ir tā problēma, kad jaunietim ir jāmeklē šī te biedru, jeb draugu grupa, kur viņam ir patīkami atrasties un kur viņš redz arī kaut kādu pievienoto vērtību sabiedrībai. Varbūt tāpēc tas kalpos pie mums. Skaidrs. Un otru lietu vienkārši tu jau nedaudz pieskāries, bet es tomēr gribētu varbūt dzirdēt varbūt tavus novērojumus, teiksim, par birokrātiju, kāda viņa līdz šim ir bijusi, teiksim, sadarbībā, teiksim, ar projektu ieviešanu. Un tavuprāt, kas būtu jāuzlabo vienkārši? Paņemsim šajā, nu, kas man likās, teiksim, rīt mums būs intervija, paņemsim, ar Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvjiem, un es jau nedaudz arī gatavojoties šī intervijai, es konstatēju, ka paņemsim Eiropas Savienību mūža izglītības programmā, jeb Erasmus+ ir paredzējis apmēram 7 lietas, lai debirokratizētu, teiksim, projektu izskatīšanu, projektu ieviešanu, kad man liekas, mūža izglītības programmā tas tāda ir bērnu šļupsti, ja tur vēl pašlaik kaut ko grib debirokratizēt, tad vispār liekas, ka kur tālāk vispār. Kā to, teiksim, liekas vienkārši, kur mēs esam, kur mēs neesam, ko mums vajadzētu darīt? Nu, tā kā mums ir pieredze realizējot ne tikai šeit Latvijā esošas projektus, bet arī Eiropas kontekstā, ir milzīga atšķirība tam, kādā veida atskaites ir jāiesniedz lielajos Eiropas projektos un kas mums te ir jāiesniedz Latvijā. Tur tad Eiropā sarežģītāk, vai ne? Eiropā nav sarežģītāk. Tur jau tā lieta. Līdz ar to es domāju, ka tas ir iekšēji valstī uzlikti vēl kādi apgrūtinājumi, vai savukārt ir tik milzīgas iekšējais bailes par šo te Eiropas auditu, kas nāks un kontrolēs un vēl kaut ko. Es tikai vienu mazu piemēru pa vidu. Iepriekšējā bēgļu projektā mums bija 2 skaisti bukleti. Es neesmu bukleti piekritējis, bet ņemot vērā to, ka bija vajadzīgs tēmas par dzīvokļu meklēšanu un darbu meklēšanu jāveidos tādā vienkāršā valodā, mēs izvēlējāmies nemaz ne tik maz izmantot, bet komiksu variantu, jā, tādām ļoti vienkāršām frāzēm pastāstot. Atbrauca augstais komisārs bēgļu lietās, tātad šie te pārstāvji no Stokholmas, viņu pārziņā visa Baltijas republika, viņi bija vienkārši starā par tik ļoti mazu, ļoti kompaktu un ļoti viegli uztveramu materiālu. Savukārt, mēs nākošos projektus arī plānojam tieši kaut ko tādu pašu uztaisīt par izglītības iespējām. Tātad kā jaunietim meklēt šo te izglītības iestādi, kā palīdzēt vecākiem atrast jūsu bērnam piemērot izglītības iestādi. Tad iekšlietu ministrijā vienkārši pateica, ka šī aktivitāte ir izņemama ārā. Un te manī radās milzīgas pārdomas, ko mēs novērtējam kā labu rezultātu un ko, piemēram, uzskata par labu rezultātu cilvēki, kas vienkārši ienāk no malas un saka, jā, šis ir labs. Un mēs savukārt vienmēr norokam tās labās lietas, pat viņām neuzsākoties. Es nezinu, vai to var saukt pie birokrātijas, bet skatoties katra santīma izlietojumu, mēs neredzam tā rezultātu nozīmību. Līdz ar to tā ir savā veidā milzīga birokrātija, milzīga. Es nerunāšu par atskaišu un papīru kalniem, kas ir jāiesniedz, un nekad dzīvē nevarēšu laikam izprast, kāpēc publicitātes materiāls vai fotogrāfijas ir jāiesniedz papīra formātā. To es laikam nekad nesapratīšu, jo es viņu nevaru nekādīgi izmantot.
Bet, protams, visam ir jātiek pierādītam, kas tur ir iegādāts un tā tālāk. Es domāju, ka to noteikti varētu šos papīra kalnus aiztaupīt un kāds mežs paliktu dzīvs, jā, jo ir šobrīd attīstījusies gan internetu tehnoloģijas, gan šī saraksta un saziņā. Tad es domāju, ka mēs varētu vienkārši atbrīvoties pirmkārt no papīriem, otrkārt mēs varētu samazināt. Labi, es jau zinu, ka projektu administrētāji droši vien, ka tam nepiekritīs, bet atskaišu iesniegšanu gada laikā varētu to tiešām samazināt un nevis iesniegt atskaitas katru mēnesi, ja, kas paprasa gan administratīvo laiku, gan arī teiksim, šo te papīru vākšanu, ja, un ento pārprintēšanu un tā kā. Es domāju, ka vairāk tas ir tiešām atkarīgs no institūcijām, kuras skaitās vadošās iestādes katrā no projektu konkursiem, ka katrs pats izvērtētu, kas ir tas, ko es labprāt tā kā mazāk darītu. Jo te jau neiet runa par to, ka tu neizsekos tiem izlietotiem finanšu instrumentiem. Ja man, piemēram, šobrīd arī iekšlietu ministriem, mēs reizi mēnesi iesniedzam šīs atskaitas. Es kā iedomājos, ka tur kaut vai 2 projekti, kur tu katru mēnesi dabū visu pārbaudīt, un tev krājās tie entās čupas ar tiem papīriem. Ja. Es domāju, ka tā ir vienkārši cilvēku pārslogošana. Bet šobrīd es domāju ne tikai par saviem cilvēkiem, kas to veids, bet šobrīd es domāju par tiem ministriju cilvēkiem, kas tur visu sēž un visu šo te pārbauda un redzot, ka organizācijai ir jau sistēma, kā šo atskaita vest, un tu redzi, ka tev patiesībā vairs nav pat ko īsti, kur piesieties, ja, ka tur ir atskaitas kārtīgas, ka vienkārši samazināt, iekšēji saprast, samazināt šo te iesniegšanas papīru gūzmu. Labi, mūsu saruna laikam jau faktiski ir jau beigusies, un, protams, parasti es novēlu attiecīgai organizācijai kaut kādas labas lietas. Es gribētu vienkārši šajā brīdī, varbūt, ko tu gribētu, lai es tev novēlu? Tu man neļāvi uzdot vienu jautājumu tev, un tu tagad gribi, lai es pasaku sev novēlējumu. Kā droši vien? Man personīgi ir tiešām viens princips. Tas nav populārs princips Latvijā. Es gribētu, lai organizācijas mācētu sadarboties. Un brīdī, kad viņa sadarbojas, lai katra arī uzņemtos atbildību par šo savu sadarbības daļu, lai rezultāts būtu tiešām labs rezultāts. Pavisam vienkārši. Nu ko, ar šādu te novēlējumu, tad paldies! Paldies! Paldies!